Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Nebīsties un neatkāpies. Šodienas rakstu vieta. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tev arī palīdzu, es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Redzi, kaunā paliks un par izsmieklu kļūs visi, kas pret tevi iedegas naidā un dusmās. Iznīks un ies bojā visi, kas meklē nesaskaņas ar tevi. Jesaja 49. nodaļa, 9. līdz 11. pants. Šodienas pārdomas. Šodienas rakstu vieta ir patiesi iedrošinoša. Dievs apsola būt ar mums, stiprināt, palīdzēt, uzturēt, likt kaunā tos, kas saceļas pret mums. Taču kā jau visi Dieva apsolījumi, arī šie ietver nosacījumus, kas tos aktivizē. Šoreiz Dievs izceļ divus – nebīsties un neatkāpies. Dievs zina, ka tu ej caur situācijām, kurās var rasties vēlme izbīties un atkāpties no paļāvības uz viņu. Taču, lai arī cik cilvēcīgi kādā situācijā būtu pakļauties bailēm, gribu, lai tu apzinies, ka Dievs tev ir dāvājis ticības dāvanu. Lieto to, un tu redzēsi Dieva stipro roku. Darbojamies tavā labā. Šodienas lūgšana. Tēvs, es izvēlos nebīties, jo zinu, ka tu esi ar mani. Es izvēlos neatkāpties no tevis. Paldies, ka stiprini mani. Paldies, ka palīdzi man. Paldies, ka uzturi mani. Tiešām, kaunā paliks visi, kas saceļas pret mani. Jēzus vārdā. Āmen.